uz skatuves. Lieliski, kur šie abi jaunskungi vai arī ne jaunskungi varētu satikties? Feņķi. Feņķi. Forši. Un kas ir šī kunga dzīves mērķis? Vinnēt jackpotu. Un šī kunga? Ja man tāds vēl ir. Ņemot vairāk feņķi. Ok, patīk mērķi vēl kādu varbūt. Labi, kas viņš varētu būt feņķi? Sesurity. Ok. Un... Tas pārsvarā ir viens. Labi, ok. Un... Ko es jums vēl varētu iedot? Jums vajag vēl? Mūziku? Mans 500 eiro varbūt atpakaļ. Jā, tas tev sadīt. Kas tam viņš ir īsti? Sesurity guy. Ok, Not from India this time. Sesurity feņķi. Jā. Labi. Un kas varētu būt tā problēma, kas ar viņiem abiem rodas? Tu redzēsi. Ir labs ieteikums. 16 gados nelaižam ārā, lūdzu. Useless sex on the beach. Cik nožēlojami cilvēki. Dzīves nav. Vēlāk ar mani var sex on the street. Nataša, ko tu darīji? Kas ar tevi? Kur tu uzmācies klientiem? What the fuck? Es atvainojos, dokumentiņas lūdzu. Pirms ienākam dokumentiņas lūdzu. Tu viņu pazīsti? Katru dienu man prasīs dokumentus. Nu, sorry, veci, nu tāda man ir, man vienreiz jau atlaid man bija. Nē. Kas tu notiek? Kur tu uzmācies manai sievai? Es spēlēju automātu. Man trobēli Es spēlēju automātu, ok? Stīšāra. Jūs? Tas nevar akal flirtēt. Mājās gaidu. Ding, 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 ding. Oh, ew. Klau, draudziņ, es atceros, ka es tev prasīju dokumentus, bet man vajadzēs vēlreiz. Šī tā nedrīkst. Pagaid. Nu, bet dokumentiņas man vajag. Es jau rādīju. Tu rādīji vēlreiz, man nav jārāda. Mums kameras tad bija prom nositušās. Nu, pats vainīgs. Man vajag Pats vainīgs vecais. Es neko nezinu. Vai es pasaukšu papildus laiks, es nevaru šitā savos gados, man vajag dokumentus, vai arī tu dabūsi par ibām. Jā. Man vajag te palīdzību, nu viņš akal izcēla viens tev. Nu, Nevar, viņš nerāda dokumentus. Cik izcēla? 15! Tātad, kur viņš ir? Šitas tādus? Atbild nekam no telefona. Kas notiek? Ko tu izcēli, ko tu nerādi dokumentu? Es rādīju, kad es gāju. Vēlreiz jārāda, kad viņam... Kāds vēl Tu viņam pasaki, jā, viņš pazaudēja. Kur tu pazaudēji? Toletē, Ejam uz toleti. Izmērē iekšā podā. Kāpēc? Nu netīšām sanāk. Kā netīšām to izmērē? Sēdos uz poda ar biksēm un aizmugurējās kabatas izskrita. Nu? Tas taču nav telefons, kā viņš var izskrita? Ņem un izskrita. Redzi reku zīme. Nu? Redzi reku zīme. Es rādīju. Uzrādīju dokumentus pēc pieprasījuma, tu saproti? Jā, man pieprasīja, kad es gāju iekšā, es parādīju. Vēlreiz to. Es dabūju to. Ar cik tur prasīs? Visu laiku prasīs šitā te. Protams, kaut vai kāds... Kas tas pa muļķībām? Pilnīgi, jūs esat godīgi iestādi vai nē? Nē. Tev pa brīvu dod kokčikus. Tu dzer viņus? Jā. Nu, cik tu izdēri? 12 viņa teica. Nu, man baika viņi maksā. Nezinu, neinteresē. Viņai pārsvarā nesanāk šī. Ok, es iešu. Tā, čau. Vajag stūpi, ka tā nav viens no tiem monētām nāk ārā. Starpības samainīsim, božiem. Viņam taču tāda vajag. Nē, man tur vēl penīs. Jā, man laimīgā bija. Nu. Man bailes tāds nedroši.
No! Divi vinējām! Man vajadzēs 2 cilvēkus uz skatuves un tad 1 cilvēku gandrīz nost uz skatuves. Varbūt arī viens. Es būšu gandrīz nost. Cik ļoti nost no jābūt? Gatavā. Ok. Labi. Ojāram. 35 gadi. Visu dzīvi viņš ir strādājis par celtnieku un daļai šētnieku. Un viņa mājās gaida sieva. Un viņš jau, viņam jau sen gribēja pateikt, kā? Viņam ir bērns. Ka viņi grib šķirties, kāpēc? Jo viņi ir lesbieti. Jo viņi ir Vai jūs varat kaut ko? Jā? Labi, spēlējam. Un tu izdomā. Ok. Mija, gribu ēst! Vēl ko gribi? Dzer! Pārsteidzoši gan? Jā, esmu nostrādājis visu dienu. Visu nakti. Man sāk rādīties. Šeit mums... Neatceros pēdējā reize, ka mums būtu bijis seks, bet es redzu bērnus. Manuprāt, tā nav laba zīme mūsu attiecībās. Tev tā šķiet, jā? Es to zinu. Celtnieks Juris iepriekšējā darbā. Viņš bija uz pusslodzi gājis kursos. Tajā te R-pivā. Un tur bija tieši par attiecību konstrukciju kā tādu. Un tad beigās viņi iemācījās dejot pie ministra. Kāpēc iestādes. Un tā viņi tur dejoja visu laiku. Man tas bija jāmāk. Tāpēc kaut ko zinu par attiecībām. Protams. Zini ko? Es tā padomāju. Tu man reāli prasi visu laiku, lai es tev taisu ēst, un tad tu visu laiku dzērt, vai tu zināji, tev ir alkoholisma problēmas. Es jau nelūdzu to taisīt no rumkolas. Vienkārši par ūdeni ieliet. Vienkārši man algu tās rumkolas diezgan vajag izērt to maciņu. Mīnus tavā kontā. Lai vai kā, tagad tu ilgi strādā, es tevi visu laiku neredzu. Es esmu atlikusi kādu citu. Vieta, kur dzīvot? Mums visi ir tūta vienam? Es esmu atradusi kādu citu. Ar ko kopā dzīvot? Es jau sapratu, tu neesi no tiem gaišākajiem prātiem. Tēti! Tu esi mājās! Jā, un tavs dēls. Iepriekš tu mīti staigāji. Tas rumkols ir pat tāls klausies. Tu man šodien lasīsi pasaciņu, tēti. Tagad tu esi... Uz vakaru. Lapus, es tev izlasīšu pasaku, protams. Paldies, tēti. Nu, tu nepabeidz. Ko tu saki viņam, mamma? Beidz skatīties viņu šķībām acīm. Tev būs jādzīvo ar tēlu divatā. Jā, dēls, es domāju, ka tev vajag pavadīt vairāk laika ar savu tēvu. Un es varu pavadīt ar kādu citu laiku. Nelabi, vispār ir taisnība. Viņš nakti ir mājās. Jā. Jā. Izstāst, ka būšu vēl retāk. Bet tu nepateici, ar ko tad tu ies? Kas ir tavs otra puse? Kas ir otra puse? Viņas, tā kā
Viņai jau ir 2 puses. Tad ir vēl otrāka. Lielāka. Vesela otra puse. Saki man. Tu viņu nepazīsti. Igors, Mārtiņš, Vladislavs, Staļins, Ingrīds, Vitālijs, Pterodaktils. Manais nav draugu. Tā bija tā Žanna, ar ko tu runāji pa telefonu. Žanna? Ar kaut kādu, viņa runāja par telefonu ar kaut kādu sievieti, kuru sauc Žanna. Es nezinu vairāk. Es aizgaisu. Tā ir mana manikīre. Manikīre? Jā. Tā ir profesija? Jā, tā ir ļoti godājama un viņa biežāk ir mājās nekā tu. Un viņa arī nopelna vairāk nekā tu. Un vispār viņa ir jaukāka un labāka. Vai viņai ir tāds pats krāns kā man? Viņa māka arī izlietni salabot, jā. Nu jā, varbūt viņi ir neizturīgāki ar rokām nekā es tam skrietu. Bet... Jājau! Tu dzīvos ar viņu? Jā. Tātad jums ir kaut kas... Tā kā... Jūs... Tas ir vairāk nekā runāties? Jūs... Cilvēki, jā, viņi runā, jā. Labi, tu vari iet. Jāatzīst, tu vari iet. Ja tu paņem